Līdz ar to mūsu mācību multimēdija ir sagatavota, bet mēs jebkurā brīdī varēsim to papildus mainīt, rediģēt. Redzam, ka iespējams video nomainīt, iespējams arī izvēlēties tikai nelielu gabaliņu no video, kuru rādīt un par kuru uzdot šos jautājumus. Iespējams, protams, arī mainīt pievienotos tekstus, jautājumus, diskusijas. Sagatavoto multimēdiju mēs publicējam internetā, nospiežot izvēlni Publish. Pirms publicēšanas mums tiek jautāts, vai mēs pieprasīsim, lai tie, kuri apgūst šo multimēdiju, reģistrējas TED-Ed vidē, tātad izveido savus kontus, vai mēs vienkārši ļausim viņiem strādāt ar kaut kādiem saviem vārdiņiem, kur viņi uzrakstīs tikai savu vārdu. Es šajā gadījumā izvēlēšos vienkāršāko variantu, lai nebūtu jāveido savus kontus, un nospiežu izvēli koplietot, un redzu, ka mans sagatavotais materiāls ir publicēts. Uz ekrāna tagad ir redzams mans konts, kurā ir šī izveidotā multimēdija. Ja es to atveru, tad redzu šo video, ir iespēja to skatīties, redzu, kad šeit ir nepieciešams atbildēt uz jautājumiem, izvēloties Dig Deeper, es redzu pievienoto papildus materiālu un redzu diskusiju, kurā ir iespējams piedalīties, kā arī beigās pievienoto paldies par paveikto darbu. Nobeigumā apskatīsimies, ko vēl mēs varam paveikt. Pirmkārt, mēs varam vēlreiz rediģēt un mainīt šo stundu, izvēloties Edit Lesson. Vēl mēs varam, uzejot uz sava portreta, uz konta, uzzināt, kādas vēl stundas esam sagatavojuši, iekļūt visās diskusijās, kādas ir notikušas, iegūt sarakstu par to, kādas darbības ir veiktas mūsu kontā un mainīt uzstādījumus. Tātad aiziešu uz savām sagatavotajām stundām un kreisajā izvēlnē paskatīties, kādi ir studentu veikumi manās sagatavotajās stundās. Tāpat varu paskatīties, kādas diskusijas ir veiktas, kādi ir papildus informācija par veiktajām darbībām un mainīt atkal iestatījumus.